Ivars un Kristaps vakardienas koncertā palika pēdējie gan žūrijas, gan skatītāju vērtējumā. Tas nozīmē, šovakar viens no viņiem aizies. Laikam tā ir zīme, kad man šeit nevajag atrasties, iespējams. Un ārā man ir svarīgākas lietas, ko darīt. Jūtos visnotaļ draņķīgi. Negribēju šeit atrasties. Atgriežoties kopmītnēs, līdz pat gulētiešanai Kristaps un Ivars bija nešķirami. Laiku viņi pavadīja kopīgās dziesmās un kopīgās sarunās. Varbūt tieši tāpēc pirmdienas rītu abi puiši sāka ar nokavētu nodarbību. Kristap un Ivar, jūs kavējat 10 minūtes no nodarbības. Mēs nekājam gan 10 minūtes. Kristap, Ejam. tu man vispār neesi nodarbībā. Ar šādu attieksmi. Ejam. Es vienkārši uztaisīju tēju priekš kakla.